Labdien visiem! Es sākšu ar to, ka šī nav biomedicīnas pētījumu un studiju centra prezentācija, bet patiesībā mums ir noticis tāda interesanta prezentācijas secība, jo tas, ko es tagad prezentēšu, vajadzēja sekot pirmajai prezentācijai, kurā profesors Kalviņš ļoti labi izstāstīja par šo Birtī izveidoto institūciju. Un šī gadījumā mans uzdevums šodien ir prezentēt nelielu daļu, vienu no Birtī ietvaros esošā klāstera Biofarma alianse tēmām, kas skar tieši biomedicīnu un biotehnoloģiju. Un tātad, lai nerastos problēmas, par ko mēs šodien runājam, vispirms nodefinēšu, kādā kontekstā mēs runājam gan par biomedicīnu, gan biotehnoloģiju, kuras abas ir diezgan plaši termini. Un vismaz šīs Birti tēmas ietvaros ar biotehnoloģijā ir plānots attīstīt tieši tādus produktus, kas saistīti ar rekomendēto biotehnoloģiju. Un šī gadījumā šo produktu izmantošanu medicīnā, veterinārā medicīnā un augkopībā. Savukārt, otra joma - biomedicīna, kas ietver sevi arī personalizēto medicīnu, skar jaunu tehnoloģiju izstrādu un ieviešanu klīniskajā praksē un ražošanā. Un šī sadaļā mēs redzam gan diagnostikas tehnoloģijas, gan molekulārās un šūnu bāzētās terapijas līdzekļi, gan arī uz šūnu terapiju balstītie reģeneratīvie terapijas līdzekļi. Un šeit uzreiz es gribētu minēt vienu būtisku atšķirību starp šīm jomām, jo ja biotehnoloģija varbūt, ja mēs skatāmies biotehnoloģijas saistībā ar uzņēmēju darbību, tad viņa vairāk seko tādām kā klasiskām vērtībām, kur tieši ir lielas kompānijas, kuras bieži vien šos te produktus ražo, ievieš un turpina pārdot tātad tirgū. Tad biomedicīnas jomā pašlaik dominējošā ir tieši uz individuālām tehnoloģijām balstīti mazi inovatīvi uzņēmumi, kas arī ir šis te lielais virzītājs spēks, kas nodrošina tieši uzņēmēju darbības tendences šī jomā, un par to es arī vēlāk noteikti runāšu. Ja mēs skatāmies uz zinātniskajām organizācijām Latvijā, kas tieši šī konkrētajā tēmā darbojas, tad noteikti jāmin šeit Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centrs, Latvijas universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca un Daugavpils universitāte. Protams, šeit nav pieminēts Organiskās sintēzes institūts, ar kur mums ir daudz un vislielākā sadarbība tieši daudzās citās jomās. Šī gadījumā es sākšu ar to, ka nodefinēšu, kādi ir šīs jomas pieejamie resursi, un sākšu ar līdzinējumiem ieguldījumiem tēmas attīstībā. Un te noteikti jāmin divi no valsts nozīmes pētījumu centriem. Šī gadījumā Farmācijas un biomedicīnas valsts pētījumu centrs, kura ietvaros ir iekārtu un laboratoriju komplekss, kas principā nodrošina šo te fundamentālo un pielietojamo pētniecību un nedaudz arī iespiež translācijas varbūt fāzē, kā arī Sabiedrības un veselības klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētījumu centrs, kur es šeit minu tikai dažas no šī centra ietvaros esošajām infrastruktūrām, kā personalizētās diagnostikas laboratorija un biobanku izveidi, kas var vairāk attiec tieši uz šo biomedicīnas daļu. Noteikti ir jāpiemina tāds resurs, kurš jau vairākus gadus eksistē Latvijā kā valsts iedzīvotāja genoma datubāze, kurš patiesībā ir lielākais biomedicīnas pētījumiem pieejamais resurs un ietver sevi jau vairāk kā 20,000 dažādu tātad šo te Latvijas iedzīvotāju biomateriālu un informāciju. Kādi varētu būt plānotie ieguldījumi tēmas attīstībā nākotnē, te noteikti ir jāmin tātad Birti projektā plānotās tieši šīs konkrētās tēmas attīstība ieguldījumos infrastruktūrā, un šī gadījumā tas ir tātad molekulārā struktūra bioloģijas akadēmiskās pētniecības centrs, Nacionālās biobankas komplekss, kurš tad dos iespēju apvienot jau līdzinējo biobanku valsts šo te iedzīvotāju genomu datubāzi vienotā tīklā, un patiesībā jau tagad ir skaidrs, ka šis tīkls varēs arī iekļauties Eiropas biomateriālu un infrastruktūras tīklā, tā saucamajā BBMRI.
Tāpat plānota ir biotehnoloģijas mērogošanas laboratorija, molekulārās diagnostikas personalizēto šūnu terapijas izstrādes centrs un arī tātad daudz citas laboratorijas, kas tieši nodrošina jau šo te zināšanu pārneses fāzi. Bet vienkāršāk būs šos pašas infrastruktūras attīstības skatīt tiešām kontekstā ar dažādu šo te inovatīvo tehnoloģiju izstrādes posmiem. Un šeit jūs redzat tās infrastruktūras elementus, kuri jau ir uz doto brīdi pieejami vai tiek veidoti līdzinējo projektu ietvaros. Un kā redzat, viņi ļoti labi nosacīja šo te pētniecības un tehnoloģiju attīstības fāzi. Ja. Šeit noteikti jāmin tātad gan biobankas, kas ir tieši biomateriālu resursu biomedicīnas pētījumiem, kā arī jau izveidotās laboratorijas, gan biomedicīnas pētījumu centrā, gan Latvijas universitātē, kā arī uz doto brīdi tiek intensīvi veidots laboratorijas, kas nodrošinās tieši dzīvnieku izpētes laboratoriju, pārsvarā tieši vēžu jauno terapiju veidošanai, kā arī šūnu izpētes komplekss, kas jau principā, kur ietvaros varēs veikt šos te zināšanu un tehnoloģiju pārneses pētījumus daļēji. Kā arī biomarķieru identifikācijas laboratorija. Un kā redzams, tad šie nākošie pētījumi, kas tiek plānoti, nākošās infrastruktūras objekti, kas tiek plānoti BIRT ietvaros, tad veido tādu kā secīgu plānu ar mērķi tiešām nodrošināt zināšanu un tehnoloģiju pārnes, tātad tas būtu imūnterapijas izstrādes laboratorija, bioreaktoru komplekss, šūnu audu un nanomateriālu kompozītu izstrādēji, Paula Sārdiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, manas pieminētā biobanku tīkls, kā arī virkne jau GMP apstākļos tātad attīstāmās tehnoloģijas, kuras jau piemērotas klīniskiem pētījumiem un tālāko procesu attīstībai. Un šeit, protams, ir ļoti svarīgi, kad notiek sadarbība gan starp zinātniskajiem institūtiem, gan biomedicīnas jomā noteikti šeit minēts Klīniskās universitātes slimnīcas, bet jebkurām slimnīcām, kas savos ietvaros atbalsta klīnisko pētījumu veikšanu. Un šeit es atkal nonāku pie tā paša jauno uzņēmumu veidošanas modeļa, jo it īpaši ar šīm tehnoloģijām, kuras jaunas, inovatīvas un attīstās tiešām tikai salīdzinoši nesen pasaulē, tieši šis modelis ir viens no tādiem, kur, manuprāt, vajadzētu atbalstīt, kad noteikti Latvijā vajadzētu atbalstīt šo te jauno spin-off veidošanu, kurus tad gan zinātniskās institūcijas kopā ar slimnīcām vai privātiem investoriem var veidot, un kas nodrošinātu šo diagnostiku un terapiju ražošanu, un, protams, šāda te pieejama atklātā tipa infrastruktūra, tad lieta noderētu, lai atvieglotu un palētinātu šo te procesu. Ja mēs runājam jau par konkrētiem, es pārsvarā minēšu konkrētus piemērus no šīs jomas rezultātiem, kā varbūt visproduktīvākā uz doto brīdi ir bijis tieši biotehnoloģijas rezultāti un to pielietojumi. Pārsvarā biomedicīnas pētījumu studiju centrā ir izstrādāti daudz rekombinantu biotehnoloģijas produkti, galvenokārt uz vīrusveidīgām daļiņām bāzēti, tā skaitā vakcīnu prototipi, ir 27 patenti, ieskaitot 9 starptautiskos, sadarbība gan ar vietējiem, gan ar ārzemju komersantiem, kuri bijis visproduktīvākā, kā piemērs, pieņemsim nikotīna vakcīna, kas pašlaik no Vartas rīcībā, un ko izstrādāja, teiksim, biomedicīnas pētījums centra sadarbībā ar Citus Biotechnology. Ja mēs runājam par tieši diagnostikas tehnoloģiju pielietojumu, tad šeit savukārt var minēt uz doto brīdi galvenokārt ir izstrādāts un ieviests praksē vismaz 9 gēnu diagnostika, šī gadījumā pārsvarā sadarbībā ar Siagenera. Un kā vienu no tādām inovatīvām lietām es noteikti gribētu minēt šo jauno uz antivielu noteikšanu bāzēto diagnostiku agrīnai kuņģa vēža diagnosticēšanai, par kuru arī jau ir iesniegt vairāki patenti, kur sadarbībā gan ar vietējiem, gan ar ārzemju komersantiem tā tad ir plānots attīstīt šo te diagnostiku, un uz doto brīdi jau ir notiek tātad investori piesaista tieši šādu te jaunu uzņēmumu dibināšanai. Un, protams, ja mēs minam šūnu bāzētās terapijas, tad arī šeit ir pozitīvi piemēri, noteikti jāmin ir šī te cilmes šūnu transplantācija Latvijas kardioloģijas centrā, kā viens no
nākotnes noteikti perspektīviem plāniem ir šūnu bāzētās imūnterapijas izstrāde vēža terapijai, kas ir arī tiek veikta biomedicīnas pētījumu studiju centrā. Jāpiemin arī Latvijas Universitātes šūnu laboratorijas pētījumi, kas galvenokārt doto brīdi orientējas uz skrimšļu bojājumu ārstēšanu un ietver sevī ne tikai cilvēku terapijas līdzekļus, bet arī veterināru medicīnu. Un vēlreiz atgriezīšos pie tā, kad pasaulē tiešām šajā sfērā dominē tieši mazi vai vidēji uz tehnoloģijām bāzēti uzņēmumi, tā saucamie spin-offi. Un šeit ir, teiksim, tie retie piemēri, kuri Latvijā ir gan diagnostikas jomā, gan vēža terapijas jomā praktiski vienīgais līdz šim šīs imūnterapijas preparāts, ko ir apstiprinājusi FDA. Un kapacitātes Latvijā ir pieredze un labi attīstītas iestrādes, izveidot augstu līmeņa infrastruktūru lietišķo pētījumu veikšanai, pieredze sadarbībā ar ārzemju uzņēmumiem. Šeit ir neliela kļūda, tas bija drīzāk kā trūkums minēts, jo cilvēku resursu pietiekamība, protams, nav pietiekama, lai veiktu šīs attīstības. Un es gribētu minēt labu klīnisko, zinātnisko institūciju un klīniku sadarbību. Un vājās vietas tā tad ir šeit minētas, un kā es īpaši gribētu uzsvērt tieši to, kad vajadzētu veicināt šo te atbalstītu uz tehnoloģijām bāzēto mazo un vidējo uzņēmumu radīšanu.